Labdien! Šogad jau 15. reizi Latvijā notiek digitālā nedēļa, un šodien, piekdien, visa diena ir veltīta izglītībai. Tā kā šajā sarunā mēs runāsim par to, kādas iespējas attīstīt ir augsta līmeņa digitālās prasmes Latvijas augstskolās. Runāsim par 3 ļoti nozīmīgiem lieliem projektiem, ko īsteno Latvijas vadošās zinātnes augstskolas, un kas tiek īstenoti ar Eiropas Savienības atvesļošanās fonda atbalstu. Tātad šīs 3 jomas pārstāv 3 profesori, kas šodien mums ir Izglītības un zinātnes ministrijas zinātavas studijā. Nu, tad es iepazīstināšu secīgi. Alla Anohina Naumece ir profesore, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, un viņa ir arī saturiskā vadītāja projektam, kas atbild par augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijām. Profesors Andris Ambainis ir Latvijas Universitātes datorikas fakultātes tenūra profesors, un viņa pārziņā ir kvantu tehnoloģiju iniciatīva. Un profesora Ingūna Skadiņa ir Latvijas Universitātes matemātikas un informātikas institūta vadošā pētniece, un šajā sarunā viņa būs tas cilvēks, kas visprecīzāk zinās pastāstīt par valodu tehnoloģijām un to, ko šajā jomā mēs varam sagaidīt no izglītības iespējām. Nu, tad arī pirmais jautājums ir, pirms gada mēs ļoti līdzīgā sastāvā satikāmies šeit pašās telpās. Tad tas pirmais jautājums būtu, kas šajās jūsu pārstāvētajās nozarēs gada laikā ir pavirzījies uz priekšu vai mainījies? Nu, tā uzvedinoši es varu teikt, ka toreiz mēs runājam, ka pēc gada vajadzētu jau būt sagatavotām tām studiju programmām, moduļiem, kurus jau varēs tagad vai kaut kad pavisam drīz piedāvāt studentiem. Kā tad tas patiesībā šobrīd ir noticis? Nu, labi, Ingūna sāks. Jā, labi. Ja mēs runājam par valodu tehnoloģijām un valodu tehnoloģiju iniciatīvu, tad līdz pagājušā gada beigām tika sagatavot 6 studiju moduļi. Tos sagatavoja gan Latvijas universitāte, gan Rīgas Tehniskā universitāte, un pašlaik notiek 10 studiju modeļu kursu pasniegšana arī šajās 3 universitātēs, un jā, tad studējošie sāk apgūt valodu tehnoloģijas. Bet kā tas notiek? Tie ir studenti, kuri stājoties jau pirmajā kursā zināja, ka viņi kaut ko tādu mācīsies, vai tas tika piedāvāts kā jaunums visiem, kas grib? Nu, kā notiek šī studentu komplektācija? Nu, studentu komplektācija notiek tradicionāli, kā tas universitātēs notiek, kad konkrētais kurs ir izstrādāts konkrētā līmeņa studiju programmā, un tad arī studējošais var izvēlēties šo kursu un apgūt atbilstoši savām vēlēm vai neizvēlēties, ja viņi tas neinteresē. Nu, ja mēs runājam par Latvijas universitāti, tad tie ir, teiksim, fizikas studenti, nu, kāda nozara studenti? Tātad Latvijas universitātē šajā projektā piedalās 2 fakultātes, datorikas fakultāte, un tur pašreiz kurs tiek pasniegts bakalaura līmeņa 3. kursa studentiem, tā izskaitā arī angļu plūsmas studentiem, un savukārt humanitāro zinātņu fakultātē dažādi kursi tiek mācīti gan bakalaura līmeņa studentiem, gan arī maģistratūras studentiem. Jā, bet paldies. Nu, kas notiek kvantu tehnoloģiju pasaulē? Mēs tagad piedāvājam 2 studiju moduļus par kvantu tehnoloģijām. Viens ir pie mums Latvijas Universitātes datorikas fakultātē. Mēs piedāvājam apgūt kvantu skaitļošanas pamatus, un mēs piedāvājam izmēģināt savus programmēšanas prasmes uz reāli kvantu datoru mākonī, tad izmantojot brīvpieejas ierīces, kas atrodas ārpus Latvijas. Konkrēti izmantojot IBM Quantum platformu. Un otrs studiju moduls tiek piedāvāts Rīgas Tehniskā universitātē, un šis studiju moduls ir domāts telekomunikāciju inženieriem, maģistru un doktoru līmenī, kur viņi var apgūt, kā kvantu lietas var izmantot labākai komunikācijai, piemēram, drošākai šifrēšanai. Šīs drošākās šifrēšanas ierīces kļūst aizvien aktuālāks. Šobrīd ar tādām Latvijā nodarbojas Valsts radiotelevīzijas centrs, nodarbojas TET. Viņi visi skatās uz šīm ierīcēm un uz iespējām viņas komercializēt. Nu, ja mēs tagad drusku
tulkojam, es teiktu, tā drošākai šifrēšanai, tas nozīmē, lai netiktu uzlausti dažādi, nezinu, telekomunikāciju tīkli un mūsu datortīkli un tam līdzīgi. Ja, tas nozīmē to? Jā, tas nozīmē drošāku šifrēšanu, kur drošību garantē kvantu fizika. Tad tā būtu tāda augstāka drošības pakāpe tiem lietojumiem, kur tās nedrošības izmaksas ir ļoti lielas. Nedrošības izmaksas, jā, šis labs termins, ko jūs nu pat ieviesāt. Profesor Anohina Naumets, kā ir ar skaitļošanas tehnoloģijām un studiju kursiem? Jums bija milzīgs, jūsu projekts, man liekas, milzīgi lielu skaitu, 12 laikam studiju modeļus gatavoja. Paldies par šo te uzaicinājumu pastāstīt par šiem ļoti aktuāliem un, manuprāt, ļoti interesantiem projektiem. Ja? Jā, mūsu projektā mēs esam 3 partneri, Rīgas Tehniska universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte. Pagājuša gada beigās mēs pabeidzam izstrādāt 12 studiju moduļus. Katru moduļu tur veida 3-4 kursi atkarība no moduļa. Un 8 no šiem moduļiem ir Rīgas Tehniskas universitātes moduļi, un pa 2 ir Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas universitāte. Būtībā šie moduļi aptver modernas tehnoloģijas, kas saistītas ar datu analīzi, ar mākslīgo intelektu, ar datu vizualizāciju, sarežģīto simulāciju un modelēšanu, arī ar datu izmantošanu medicīna un mākslīga intelekta izmantošanu medicīna. Tātad plašs jomu spektrs, un šobrīd, tieši šajā semestrī, mēs šos moduļus, kursus atsevišķus no šiem moduļiem, jo kursu piedāvājums ir atkarīgs no semestra, mēs tad piedāvājam gan studijošiem caur studiju programmām, tad kad viņi izvēlas, līdzīgi, kā kolēģi arī stāstīja, ka viņam tas notiek. Paralēli mēs šos kursus piedāvājam arī industrijas pārstāvjiem caur tālāk izglītību, un šeit es uzreiz gribētu pateikt, ka mēs aicinām industrijas cilvēkus iesaistīties, jo šie kursi ir bezmaksas, un turklāt tas saturs tiešām ir moderns, ir tapis sadarbība arī ar industrijas ekspertiem, līdz ar to tad ir iespēja iegūt šis te prasmes. Tas ir tā kā tālāk izglītības vai mūža izglītības ietverā? Tā. Noteikti, jā, var pilnveidot savu kvalifikāciju, varbūt iegūt kaut kādas jaunas zināšanas un pēc tam domāt par jomas maiņu. Un treša lieta, ko mēs arī šajā semestrī sākām piedāvāt, ir šie HPC izaicinājumi, mēs to saucam, kur industrija piedāvāja kaut kādas aktuālas problēmas, un studijošo komandas risināja, izmantojot augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju, un arī šajos izaicinājumus tika iesaistīti tie mācībspēki, kas darbojas projekti, kuri paši pagājuši gadu bija apguvuši šis te prasmes strādāt ar augstas veiktspējas tehnoloģiju. Un tagad viņi spēj šīs zināšanas un prasmes nodot tālāk un kopā ar studijošiem šo visu risināt. Un tieši šajā nedēļa bija noslēguma pasākums. Es, diemžēl, uz to netiku, bet es zinu, ka studijoši ļoti labi noprezentēja šos te izaicinājumus, jau savus risinājumus, kas bija paredzēti gan medicīnai, gan arī kaut kādai tehniskai jomai. Tur bija dažādi uzņēmumi, kas piedalījās. Man ir 2 papildu jautājumi. Tas viens ir par to otro punktu, ko jūs teicāt par iespēju jau no industrijā strādājošiem cilvēkiem apgūt šos te studiju moduļus. Tās ir tādas klātienes mācības, pasniedzēja klātbūtnē, tas ir online tiešsaistes programmas. Redzēt, šie kursi, kurus mēs izstrādājam moduļu ietvaros, uzreiz tika pielāgoti arī kombinētu studiju metodiki, kas nozīmē, ka šis nodarbības var notikt gan klātiene, gan attālināti, un lielākai daļai mēs saprotam, ka industrijas pārstāvi parasti jau strādā, viņi spēj mācīties varbūt vakaros, un ne katru nedēļu viņam gribās doties uz šim te nodarbībām. Līdz ar to šis te formāts tiek kombinēts, bet visi studiju materiāli ir piemēroti gan tam, lai klātienē apgūtu, gan arī attālināti. Tad jums ir tas augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas. Tad man ir varbūt profesoram Ambēnim jautājums, tad cik lielā mērā tas varētu arī attiekties uz kvantu tehnoloģijām, augsta veiktspēja, un ja tā ir ļoti augsta veiktspēja, tad jau mēs varam domāt, ka mums ir vajadzīgs kvantu dators, ja? Tā tas arī ir? Faktiski tā tas arī ir. Kvantu datori mēs varam to uztvert kā augstas veiktspējas skaitļošanas nākotni, kur viņi risinās problēmas, kuras šī brīža augstas veiktspējas skaitļošana nevar atrisināt. Un mēs arī pasaulē redzam, ka tās abas nozars iet roku rokā. Šobrīd, piemēram, notiek
kvantu datoru uzstādīšana 6 Eiropas augstas veiktspējas skaitļošanas centros, ka šie centri piedāvās abas tehnoloģijas, ar mērķi izglītot lietotājs un gatavot viņus brīdim, kad kvantu skaitļošanas sāks ieņemt aizvien nozīmīgāku vietu. Kādā citā intervijā jūs teicāt, tad ir kaut kādas lietas, ka mēs lietojam parasto datoru, ko laikam tad ik viens pazīst, un tad ir superdatori, un tad ir kvantu datori. Labi, to parasto datoru mēs varam iedomāties, un ar ko tad tas superdators, kas jau izklausās grandiozi, atšķirās no kvantu datoru? Kvantu datoram ir cita iekšējā loģika. Viņš strādā pēc citiem principiem. Tur iekšā ir kvantu stāvokļi, tur iekšā ir superpozīcijas princips un ir kaut kādas konkrētas skaitļošanas lietas, ko kvantu dators spēj labāk. Viena lieta ir fizikas un ķīmijas modelēšana, kur parastiem datoriem daudzām problēmām nav labu risinājumu. Tur ir tāda lieta, kas ir novērota jau gandrīz pirms 100 gadiem, ka mēs it kā zinām tos diferenciāli vienādojumus, bet ja mēs praksē mēģinām viņus precīzi risināt, tad mums ir vajadzīga ārkārtīgi liela atmiņa. Un kvantu dators spēj viņus risināt labāk. Un tad ir cerība, ka kvantu dators spēs arī labāk risināt citas problēmas, kur šobrīd ir vajadzīga liels skaitļošanas jaudas, piemēram, mākslīgā intelekta un mašīnu mācīšanas jomā. Tad es varu atkal vecāt atpakaļ profesorai Anohinai Nolmecei. Jūs pieminējāt, ka studenti kopā ar saviem pasniedzējiem izstrādājot konkrētas pasūtījumus industrijām, un tur bija Bērnu kliniskās universitātes slimnīca, kur mēģināja kaut kādas kopsakarības atrast, analizējot pacientu tās slimības vēstures, un tad vēl daudzas un dažādas lietas. Varbūt pasakiet vēl tās to praktisko pielietojumu, lai varbūt cilvēkiem būtu vienkāršāk iedomāties, kas tad ir tas, ar ko tie augstas veiktspējas, parastās datori tiek galā. Tad, ja mēs runājam par augstas veiktspējas skaitļošanu, tad noteikti tā mums dot jaudu apstrādāt ļoti apjomīgus datus, tādu kvantumu, ko mēs varbūt pat nevaram iedomāties. Turklāt apstrādāt daudz ātrāk, tad jauda plus laiks. Un rezultātā mēs varam kaut kādas sarežģītas parādības, procesus modelēt, analizēt. Un tas viss šobrīd tiek izmantot daudzās nozares, piemēram, aviācija, kosmosa zinātne, aizsardzības jomā, dažādu dabas parādību modelēšana. Dabas parādību modelēšana, to es vēl varētu ticēt, mēs tā kā laika prognozes puslīdz jau varam uzticēties, bet jūsos klausoties, es domāju, ir tāda arī ļoti, protams, datu bagāta, bet ne tik kosmiski sarežģīta tēma, kā pieņemsim satiksmi, kaut vai mūsu pašas Rīgas ielās. Es nesaprotu, ja mums ir datori un tagad mums ir speciālisti, cik ilgam laikam būtu jāpaiet, lai mēs, teiksim, tiktu pie labākas satiksmes organizācijas Rīgā. Taču profesors Ambains māja ar galvu, mēs varētu šīs tehnoloģijas un prasmes izmantot, vai ne? Manuprāt, mēs jau sen varam šīs prasmes un tehnoloģijas izmantot. Jautājums, protams, ir, kāpēc atbildīgas iestādes neizmanto. Bet būtu tā iespēja vērsties pie jums un teikt... Es domāju, ka tā ir tieši iespēja arī valsts iestādēm un ne tikai valsts iestādēm, bet vērsties, izglītot savus darbiniekus, lai viņi spētu visas šīs tehnoloģijas digitālās, pacelt un izmantot. Tā kā saskatīt iespēju. Saskatīt iespējas, un to mēs arī gribam panākt, piemēram, ar mūsu projektu, kur superdators šobrīd ir ciņa par to, kurā valsts būs tā pirmā, saistībā ar šo superdatoru un nodrošinās visu to lielāku jaudu. Kurā valstī tiks, būvēts, iegādāts, uzstādīts šis dators? Jā, bet šobrīd jau ir ASV, Ķīna, Japāna. Viņi droši vien nesaka, mīļie Latvijas cilvēki, nāciet pie mums, bet tāpat vien. Interesantākais ir tas, ka, protams, lielās valstis par to cīnās, bet mēs esam maza valsts un mums ir superdators. Mums ir? Daudziem nav. Tur ir tā lieta, un līdz ar to mums jāizmanto šis te potenciāls, un it īpaši dažādas industrijas, lai celtu savu ekonomiku, lai mēs varētu izstrādāt tehnoloģiski ietaupīgus produktus, procesus, un varētu būtībā,
gandrīz pietuvināties tām lielajām valstīm, ja, ka mums ir superdators. Cik ilgi mums ir šis superdators? Nu, droši vien ne pēc līdz minūtē, bet gadu, 2, 5. Nu, nav ne gadu, ne 2, daudz vairāk. Šis te superdators ir gan Rīgas Tehniskajai universitātei, gan arī Latvijas universitātei. Līdz ar to mēs esam ļoti spēcīgi. Tad faktiski var teikt, ka tas, kas mums pietrūk līdz šim, bija tās zināšanas un varbūt pietiekami daudz cilvēku, kas A, paši spēja ar to strādāt, bet B, vispār saprot, ko uz to varētu darīt un pasūtīt to darbu. Tieši tā. Kā mēs sakām, pie mums RTU līdz šim nestāvēja tāda rinda ar uzņēmējiem, kuri gribētu to datoru izmantot, bet vienmēr... Piedošana, atbildīgākajā brīdī, protams, vienmēr raidījuma vadītājiem gadās, kas tāds. Jā, bet dažādos pasākumus, kad tika stāstīts par to, kā ir tāda iespēja, tad vienmēr ir interese, jo, tomēr, jā, tas ir pavisam kaut kas cits nekā tas ir parastais dators biroja, ja. Un līdz ar to šobrīd, protams, dažādi jauni uzņēmumi, kuri attīsta, tādas tehnoloģijas kā mākslīgais intelekts, neironu tīkli, ja, viņi jau ir sapratuši, ja, kā šādu pakalpojumu var izmantot, kā augstās veiktspējas skaitļošana nodrošina viņam nepieciešamu jaudu dažādu projektu īstenošanai. Ja mēs runājam par to, ka tas vājais punkts faktiski pat nebija tas dators, bet tās zināšanas, tad man profesorē Skadiņai jautājums, īpaši domājot par valodu tehnoloģijām, kas, tā kā automātiski mēs gribam domāt par to humanitāro jomu, un tad, nav noslēpums, ka tie cilvēki dalās tās divās daļās, un tad tie humanitārie prāti varbūt īpaši simpātijas neizjūt, domājot par cipariem un datoriem un programmēšanu un tam līdzīgi, un domā, viņi ir laimīgi tikuši iekšā savā valodas vai literatūras jomā. Valoda tehnoloģijas, protams, ne tiešā veidā skar to humanitāro zinātņu nozari, bet, protams, ļoti lielā mērā ietekmē. Kā jūs domājat, vai būtu tādām filoloģijas fakultātes beidzējām, kā es esmu, piemēram, reāla persona, tā kā jāprot tomēr kaut vai programmēt pašā vienkāršākajā veidā uz tā paša Pythonu, lai mēs saprastu, kas notiek, lai mēs varētu kaut kad nākotnē izmantot varbūt arī tais valodas nozarēs tehnoloģijas un skaitļošanas tehnoloģijas. Man atbilde īstenībā ir, ka tagad jau tie kursi un modeļi to mēģina panākt, un nevis mēģina panākt, bet tik tiešām ir radījuši interesi studējošajies. Gatavojoties šodienai, es sazinājos ar humanitāro zinātņu fakultāti, un tur pašlaik arī līdzīgi, kā jau iepriekš kolēģi minēja, notiek sadarbība un kopīgi projekti tiek izstrādāti ne tikai Latvijas līmenī, bet sadarbojoties ar Lietuvu, Poliju, Igauniju, Rumāniju, un pašreiz tieši izmantojot valodas resursus un rīkus, tātad studējoši apgūst gan kā viņus lietot, gan vēl arī iesaistās starptautiskajās aktivitātēs. Tā kā tas nav tā, ka kaut kad, bet tas jau tagad ir sācis notikt. Un otrs piemērs ir no Stradiņu universitātes. Stradiņu universitāte valodu tehnoloģiju kurs ir iekļāvusi komunikācijas zinātņu fakultātē. Un tas piemērs, ko viņi minēja, savukārt ir saistīts ar valodas lietojumu. Viņi savos kursos izmanto valodas korpusus, tad, piemēram, parlamentāriešu runas un analizē. Un tas fenomens, ko viņi ir pamanījuši, ir, kad mēs runājam vienā valodā ar vieniem un tiem pašiem vārdiem, bet mēs paužam pavisam citu jēgu, esam semantiku ietvēruši šajos vārdos. Un šajos kursos tātad viņi analizē, kā dažādi cilvēki vai kā sabiedrība vai politiķi lieto konkrētus vārdus un kā tas iespaido, teiksim, likumdošanu vai vispār sabiedrisko domu, jo katrs jau ar šo vārdu var saprast kaut ko citu. Jā, man liekas, ka tas, ja sociologu un žurnālistu un arī filologs prasmīgi pielietot šīs informātikas tehnoloģijas, lai analizētu sociālus procesus, kaut vai to, kā mēs runājam, tas būtu ārkārtīgi interesanti, un varbūt mēs pavisam citādi paskatītos uz sevi un uz sabiedrību. Bet jūs tā skaisti teicāt, tas jau notiek. Bet, pirmā klasē nevienam neprasa, vai tu gribi mācīties lasīt vai negribi. Tev jāprot lasīt, un tev jāprot arī rēķins. Kā tas ir ar tiem filologiem un tām tehnoloģijām? Tas ir tāds brīvs gribas jautājums, vai arī viņiem mums tagad ir jāprot, jāsaprot, kas ir tās tehnoloģijas, uz kurām faktiski jau jāsaka, balstās mūsu esamība šobrīd. Man liekas, ka tas ir obligāti.
Es nevarēšu pateikt, vai tas ir A kurs vai B kurs, tā formāli runājot. Noteikti ir dažādi humanitāro zinātņu fakultātē. Bet tā kā es arī docēju šajā fakultātē, tad tas, ko es esmu pamanījusi, patiesībā ir interese, jo tās tehnoloģijas ļauj ātrāk apstrādāt datus, kā jau minēju iepriekš, ja, tātad tikt pie tiem rezultātiem interesējušiem var daudz ātrāk, daudz efektīvāk un pamanīt arī tās likumsakarības daudz vairāk var izmantojot tehnoloģijas. Tas nav atsevišķu piemēra analīze, bet tas jau ir lielo datu, mēs varētu teikt, analīzes, ar ko tas notiek. Bet tas jautājums jums visiem trim, es īsti nezinu, kurš varētu precīzāk atbildēt. Ir par to, pieņemot, ka tagad mums ir gan studenti, gan pasniedzēji pētnieki, kas tādā vai citā līmenī, te savā nozarē proti pielietot šīs te augsta līmeņa tehnoloģijas digitālās. Cik pieejami ir tad tie, tie datori vai tie, cilvēki, kas šos dators apkalpo, varbūt bez kuriem nevar iztikt, vai šīs programmētāji, ja man rodas, teiksim tāda, vai kādam rodas tā ideja, analizēt kaut vai to Saeimas deputātu leksikonu vai analizēt, ko mēs varam izlasīt sociālos tīklos pirms un pēc vēlēšanām, tas varētu būt ārkārtīgi interesanti. Cik tādam censonim, kurš saprot, ka to var izdarīt, ir liels cerības, tikt klāt tam resursam, gan programmatūrai, gan... Tas, ko mēs šajā projektā un arī ārpus šī projekta darām, gandrīz viss ir publiski pieejams ar atvērto licenci, atbilstoši atvērtās zinātnes koncepcijai. Un tāds labs piemērs, man liekas, ko daudz jau ir dzirdējuši, ir balsu talka, kur Latvijas sabiedrība ir aicināta ierunāt mazas tekstu fragmentiņas, lai mēs varētu izveidot brīvpieejas runas atpazinēju. Tātad es tagad runāju, mans teksts automātiski tiek pārvērsts rakstītā tekstā. Un pašreiz ar sabiedrības atbalstu ir savākti vairāk kā 200 stundu datu, un jau ir izveidoti veseli 3 moduļi, kas ir brīvi pieejami, un ko lietotāji var izmantot, ja viņi vēlās šo te runas atpazīšanas sistēmu realizēt. Tad tas jau notiekās. Jā, bet tur mēs esam līdzdalībnieki kaut kā skaisti radīšanai, bet ja es tagad gribu to valodas korpusu. Jā, ir jau gatavs. Un valodas korpus arī ir pieejama brīvpieejas platformā. Tātad ir mums tīmekļa vietne Korpus LV, kurā visi korpusi ir apkopot, un ik viens interesants var izmantot šos datus. Vienkārši jābūt zināšanām, kurā vietā tas atrodas. Kā uzrunāt un kādā veidā sagatavot šo valodas korpusu, ko tu vēlēs analizēt. Tad man jautājums profesoram Ambēnim ir arī par to kvantu datoru vai superdatoru, to esamību un pieejamību un atrašanās vietu. Tas varbūt arī, es ar lepnumu dzirdēju, ka superdatoru mums ir un pat vairāk Latvijā, un citās valstīs tā nemaz nav. Bet kā ir ar tiem kvantu datoriem? Jo, ja es pareizi atceros, tad tas tuvākais vai pieejamākais mums esot Polijā, Poznaņā, un tad man bija jādomā, ja tad Eiropā viņi ir daži, vai tad tas tiešām ir tik vienkārši, vai tur neveidojas rindu uz 2 mēnešiem, vai varbūt vēl ilgāku laiku? Poznaņai, tad, kad viņiem šis kvantu dators būs, tad mēs būsim... Viņiem vēl nav, viņš ir iepirkuma procesā, viņš ir, kā mēs zinām, iepirkumi ir ļoti sarežģīta lieta. Izklausās mazliet atriebīgi, ka tik ātri viņa nemaz nebūs. Tā kā, tas kvantu datoru iepirkums ir uz kādiem 20 miljoniem, un tas process ir samērā lēns. Bet tad, kad viņš tur būs, tad mēs būsim Poznaņai viens no prioritārākiem partneriem. Faktiski vienīgais prioritārais partners ārpus Polijas. Un mums būs tā pirmā pieeja šim kvantu datoram, lai viņi izmēģinātu un skatītos, ko ar viņu var izdarīt. Un, vienlaiks mēs dibinām saiknes citos virzienos, arī Somu kvantu dators, kas atrodas Somijas lielijaudas skaitļošanas centrā. Mēs sadarbojamies arī ar viņiem, plānojam iespējams sadarbības projektu, tā kā tā mūsu stratēģija šobrīd ir sadarboties ar šīm abām pusēm, katrai no kurām būs samērā jaudīgs kvantu dators ar cenu kaut kur starp 20 un 50 miljoniem eiro. Cik tā ir tāda vispār pieņemta prakse, sadarboties un šo dārgo tehnoloģiju datoru lietot vairākām valstīm, un cik tā ir tāda droša prakse, sastrīdēsimies ar somiem vai poļiem, teiks, nebūs jums nekāda datora?
Kvantdatoru jomā šobrīd tā ir tā vispār pieņemtā praksa. Es teiktu, ka dažāda veida eksperimentāli kvantu datoru skaits pasaulē droši vien ir dažos 10 mērāms. Tik maz. Jā, tad valsts, kam ir savs kvantu dators uz vietas, tādas sāk parādīties, bet viņi joprojām ir maz. Tas joprojām ir mazākums no Eiropas valstīm, arī starp tām Eiropas valstīm, kas ir lielāka pa Latviju. Tad būtībā tas, ko visi dara, visi izmanto kaut kādu servisu caur tīmekli. Vai tas būtu IBM kvantu dators, vai tas būtu Amazonas tīmeklis, vai tas būtu Microsoft tīmeklis. Faktiski visas šīs firmas, kas nodarbojas ar lielajaudas datoru piedāvāšanu caur tīmekli, viņi savam piedāvājumam pievieno tādu vai citādu ražotāju kvantu dators. Iegādāties mēs varam, mēs droši vien Latvijā iesim maziem soļiem. Tā pirmā lieta, par ko mēs domājam, ir neliels kvantu dators apmācību nolūkiem, lai studenti varētu lekcijās izmēģināt kaut ko uz kvantu datoru, kas viņiem stāv uz galda. Es domāju, ka visdrīzāk tuvākā gada laikā tāds mums būs. Tad, ja runā par jaudīgāku tehniku pētniecībai, tie visaugstākā gala kvantu datori, viņi maksā tiešām tos 20-50 miljonus, un mēs viņu nespēsim noslogot 24 stundas, bet tai tehnikai kļūstot pieejamākai, kaut kādā brīdī mēs droši vien iesim uz kvantu datoru Latvijā. Bet šobrīd tas nekādā veidā nebremzē tā zinātnes ceļu Latvijā, ka mums nav pašiem. Tas nebremzē. Ja mums ir ideja, tad mēs varam vai maksāt par to Microsoft vai Amazonas kvantu datoru, vai arī uzrakstīt viņiem pētījumu pieteikumu, uzrakstīt viņiem ideju un palūgt viņiem piešķirt bezmaksas laiku. Viņi ir draudzīgi to darīt. Viņi draudzīgi, viņi redz, ka tas ir pakalpojums, kuru viņi grib attīstīt, un tāpēc viņi šajā brīdī pētniekiem ir gatavi to pakalpojumu sniegt bez maksas, lai audzētu to organizāciju loku, kas ieinteresētu, ko tas interesē, un lai nākotnē varētu pelnīt. Tas mērķis ir pelnīt nākotnē. Bet jūs minējāt šos te brīvpieejas kvantu datoru pakalpojumus mākonī, tad tas ir tā ieinteresētība, tam īpašniekam ir vienkārši mācīt šo datoru, dabūt pēc iespējas vairāk datu, lai trenētu viņu, vai kāpēc atkal man ir jāprasa viss šajā pasaulē, kas tiek mērīts naudā, pēkšņi mēs kaut ko dabūjam tāpat vien? Jā, tiem īpašniekiem patiesībā ir dažādi veidi ieinteresētības. Tā lielākā ieinteresētība ir vairot tās iespējas tos kvantu dators pārdot nākotnē. Tāda sīkāka īstermiņa ieinteresētība ir, ka droši vien kaut kur savās atskaitēs viņi arī uzrakst šo dāvināto mašīnu laiku, un tad viņi saka, ka vispār uz mūsu kvantu datoru ir izmantots skaitļošanas laiks tik un tik miljonu vērtībā. Labi, varbūt mēs būtisku daļu no viņa esam uzdāvinājuši, bet tas ir cik daudz tiek izmantots. Tas ir aptuveni tas pats, kas notiks Silīcija ielā, teiksim, ar Amazonu un citām slavenām firmām 90. gadu beigās, ka viņas deva ļoti daudz savus pakalpojumus bez maksas, lai uzbūvētu to savu nākotnes biznesu. Skaidrs. Man profesorē Nohinē Naumecē jautājums ir par pasniedzējiem. Jūs teicāt, ka pieminējāt sākotnē, ka pasniedzēji arī tika mācīti, lai viņi varētu mācīt studentus. Tad, laikam jums visiem trim tas jautājums, kā jūs vērtējat, cik ilgi šīs zināšanas, ko mēs šodien apgūstam kā jaunus un priecājamies, ka mums ir jauni studiju moduļi, cik ilgi tas viss būs aktuāls? Jā, kad mums būs jādomā, nē, šis jau ir novecojis, vai mums ir pastāvīgi jāliek kaut kas klāt, lai mēs ietu tam laikam līdzi?
Jā, tad paldies par šo jautājumu. Jo būtībā, vismaz mūsu projekta, visas tās tehnoloģijas, ko mēs tur izmantojam, mākslīgais intelekts un datu zinātne un citās lietās, šobrīd attīstās, jā, un mēs arī pētījam dažādus politikas dokumentus Eiropas Savienība un citās valstis. Tur ir paredzēts, ka uz priekšu vēl vairāk viss tas attīstīsies, jo šobrīd mēs esam jau 4. industriālās revolūcijas saurieta, un tūlīt būs 5. industriāla revolūcija, kas nozīmē, ka mums apkārt kopā ar mums darbosies šīs te gudras sistēmas, viedas sistēmas, ja? Tātad cilvēka, tā teikt, un robota, bet robotu mēs saprotam ne tikai robotu, kas tur staigā un kaut ko dara, ja? Bet lielākoties šīs te skaidļošanas sistēmas, kas mums palīdz pildīt dažādus uzdevumus. Ja? Un līdz ar to visas šīs tehnoloģijas tikai arvien vairāk attīstīsies. Ja? Un mēs arī redzam, ka mums gadu atpakaļ tik strauji mums parādījās šis ChatGPT un ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Tas bija pārsteidzoši. Bet mācību spēkiem mūsējiem pirmajā gadā gāja grūti. Jo augstās veiktspējas skaitļošanas tehnoloģija, būvniekiem, mehāniciem, ekonomistiem, tas ir pilnīgi kaut kāda jauna ABC, ja, un viņam vajadzēja visu apgūt no pamatiem, saprast, kas tas par tehnoloģiju, ko tā dod. Par pasniedzējiem es runāju. Par pasniedzējiem. Arī mediķiem no Rīgas Stradiņu universitātēm tā nebija viegla lieta, ticiet man. Un gada laika, jā, mēs viņam nodrošinājām dažādus seminārus, apmācības, kur viņi varēja to apgūt. Ja. Un papildus, ko es gribēju teikt, ka šajā gada mēs turpinām mūsu mācību spēkus apmācīt, ja, un ar šo projektu mēs arī gribām, it kā izveidot tādu tradīciju, ka visu laiku jāseko tam, kas notiek. Un, piemēram, šajā gadā, piedāvājot šīs mācības, mēs runājam tieši par ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Mēs mācām viņus izmantot arī savos kursos, lai tie kursi arī tiktu pilnveidoti, ja, jau ar šo jauno tehnoloģiju. Līdz ar to, domāju, noteikti tie mācības spēki, kas piedalās projekta, ja, es domāju, ka viņam izveidosies šis parādums kaut ko darīt, mācīties. Viņi tagad pat vairāk saprot par tehnoloģijām, par digitālajām. Ja, un līdz ar to ir parādījusies interese kaut ko pašiem izmēģināt. Ja, un mācību spēki saka, meklēt paši kaut kādus papildu rīkus, kas ļauj tur subtitrus pievienot video. Ja, vai, piemēram, vienam mācību spēkam tur nepatīk, kā viņš runā. Ja, un viņš izmaina savu balsi. Viņš atrada risinājumu, ja, kas viņam vienkārši tu balsi perfekta. Ja, padarīja tādu, ka tu pat nevari piesieties nevienam vārdam, nekām. Tad parāda šī interese, uzzināt vairāk, noskaidrot, kādi vēl ir rīki, ko es varu izmantot, un pēc tam viņi ar šiem zināšanām un prasmēm dalās ar saviem studējošiem. Jā, zinu, ka Paris Hilton ierakstīja savu pirmo dziesmu disku, ja viņi arī galīgi nevarēja perfekti nodziedāt, un tad viņi izmantoja šo tehnoloģiju, kas tā kā nospēlē viņas balss pēc notīm, bet laikam es saprotu, ka, ja mēs runājam tad parasto runu, tad tas neskaitās slikts tonis. Viss ir kārtībā. Jā. Bet jūs aizskārāt vienu interesantu lietu. Mēs jau zinām, ka ir tās profesijas, pieņemsim, skolotāji un arī mediķi, kuriem obligātā kārtā ir tur reizi kaut kādā laika posmā, tur gadā vai tam līdzīgi, ir kaut kas jāmācās un jādabū tie kredītpunkti, lai viņš varētu saglabāt savu profesionālo certifikātu. Jūsos klausoties, es domāju, bet tad varbūt saistībā ar šīm tehnoloģijām, tad varbūt gandrīz vai ikvienas profesijas, varbūt ne gluži ikvienas, bet daudzu profesiju pārstāvjiem būtu nepieciešams likuma kārtā noteikti pienākumu apgūt šīs digitālās prasmes reizi kaut kādā laika periodā. Es tam pilnībā piekrītu, jo mums jāsaprot, ka drīz, manuprāt, tā digitāla kompetencija būs ļoti līdzīga tā lasīšanas prasme, rakstīšanas prasme. Ja? Vienkārši tev būs jāprot šie rīki izmantot dažādiem nolūkiem, gan savā profesionālajā sfērā, gan arī privātajā dzīve un tā tālāk. Un līdz ar to, manuprāt, šādas mācības un sekošana tam, kas notiek tehnoloģiju jomā, ir nepieciešama un kaut kādā veidā visu laiku jāpilnveido šī zināšana, jāpiedalās mācības, jāiegūst kaut kāda certifikāti, kas pierādā to, ka tu tiešām proti to darīt un izmantot. Šo pašu jautājumu gribu Ingunai pāradresēt. Kā jūs domājat par šīm man nepatīk vārds obligācijā, bet tā nepieciešamajām tālāk mācībām, kam būtu tad jāpakļauj varbūt arī, pasniedzēji citās augstskolās vai kādu nozaru speciālisti?
Jā, man arī nepatīk vārds obligāts. Jā. Un man gribētos teikt, ka vismaz man tā sajūta, ka tajā mūsu projektā visi ir tā ļoti motivēti un ieinteresēti apgūt šīs prasmes, jo šis pats piemērs ar ChatGPT parāda, ka mēs nevaram stāvēt uz vietas, tīpaši, ja mēs runājam par šīm te valodu tehnoloģijām, jo ChatGPT ir tieši valodu tehnoloģija piemērs un arī augsts veiktspējas piemērs, jo tikai uz augsts veiktspējas datoriem to var realizēt. Un patiesībā mēs visi cenšamies atrast visu laiku kursus, kuros mēs varam iegūt jaunas prasmes. Piemēram, es pati biju ziemeļos Norvēģijā februāra sākumā, kur tieši bija šis stāsts par Somu, šo te augstas veiktspējas datoru, kurš ir, laikam, lielākais Eiropā. Pašreiz, jā. Tātad, tas nav tas kvantu dators? Tas ir tāds kā profesora superdators. Jā. Tātad par tā datoru lietošanu valodu tehnoloģiju izveidē un izveidē mazajām valodām, tātad kā latviešu valoda, tur bija somu valoda, norvēģu valoda. Un es apguvu šīs te zināšanas, kuras savukārt es taisos arī iekļaut savos kursos. Un līdzīgi, teiksim, nākamnedēļ būs lielākā valodu tehnoloģijas konferences nosaukuma ELREK. Un vairāk mani kolēģi brauc uz šo konferenci, un tur papildus, ļoti bieži tā, ka pie konferencēm ir satelīta pasākumi, taisni kursi arī par jaunākajām tehnoloģijām. Un mani kolēģi, kas nākamnedēļ brauks atkal, ir paņēmuši klāt pie konferences, kur viņi referēs šos te kursus, lai iegūtu tās jaunākās prasmes un jaunākās zināšanas, kas tajā jomā ir. Bet domājot par tādu ChatGPT vai Copilot un tad visiem šim te mašīnu tehnoloģiju burviem, kas runā dažādās valodās, tad vienmēr ir tas jautājums, es arī pati, man ir drošāk un ātrāk, ja es ar viņu sarunājos angliski, jo, protams, tas sniegums būs labāks. Bet tepat laikā es saprotu, ka ja es nerunāšu un neviens nerunās ar viņu latviski, tad, mēs neglābiem atpaliksim un faktiski, ja mēs neiemācīsim tām modernajām tehnoloģijām runāt latviski, tad jā, mēs tad tiešām atpaliksim. Kur ir izējas starp tos pretrunīgu situāciju? Tā tas varbūt ir, bet tajā pašā laikā man arī tas pats iepriekš jau minētais balss talkas piemērs ļoti labi ilustrē, ka gan sabiedrība ir ieinteresēta šajās tehnoloģijās, kas atbalsta latviešu valodu, latviešu valodas runas atpazinējs vai kāds cits risinājums. Gan arī mēs paši tā kā cenšamies, lai tā latviešu valoda izdzīvot digitālajā laikmetā un būtu pietiekami labi tur pārstāvēt. Bet varbūt ir kāda, joma, nozare, nezinu, kaut kāds tāds šaurāks ceļš, kurš noteikti būtu jāattīst latviešu valodā, un tad, piemēram, varbūt kaut kāda zinātnes nozars vai kaut kas, kas jebkurā gadījumā angliski ir vairāk runā angliski tajā nozarē, bet to mēs varētu likt mierā. Rūt, par to var domāt. Ir tāda joma, kurā būtu mums vairāk ar to ChatGPT jārunā latviski? Tas ir līdzīgi kā jautājums par obligātumu, ja, ka mēs kaut ko pasludinām par labāk kā citu, es laikam izvairītos. Es gribētu apvanēt pie akadēmiskās brīvības un pētniecības, un tas jau, man liekas, ir svarīgi. Profesor, kā jūs sakat, jūs kādreiz... Es neticu, ka jūs kaut ko viņam latviski tam chatam GPT prasat, ja jūs vispār ar viņu sarunājaties. Nē, es laikam prasu angliski pamatā. Bet tur laikam ir arī tā lieta, ka tā zinātnes valoda, īpaši jūs nozare, ir angļu valoda. Jā, man jāsaka, ka man nozara pagaidām ChatGPT vēl īsti nespēja. Ja es viņam paprasu kaut ko par kvantu skaitļošanu, tas tiešām izskatās pēc amatieriska studenta rakstīt kursa darbu, kur students īsti nav sapratis kontekstu. Labi, bet tad cilvēkam, kurš ir ieinteresēts, bet tiešām neko daudz nejēdz, jūs ieteiktu prasīt tam ChatGPT par jūsu nozari, lai vienkāršos vārdos kaut ko saprast, ja tad labāk ar viņu par to nesarunāties, labāk paaicināt jūs uz interviju? Es teiktu, ka labāk paaicinātu man uz interviju, vai labāk paņemt kādu no nozares vadošām organizācijām un paskatīties viņu sagatavotos izglītojošos materiālus, jo šobrīd jau izglītībai kvantu tehnoloģijā tiek pievērsta ārkārtīgi liela nozīme. Ir Eiropas projekti šajā nozarē, kas taisa arī ļoti daudz populāru zinātnisks materiāls, un ir arī dažādi firmu
privātie projekti, kur viņi arī taisa tos izglītojošos materiālus. Tā kā es domāju, ka labāk atrast piemērot materiālu starp šiem, un tad tur var tās lietas sistemātiski apgūt. Nu, vienu tādu materiālu mēs plānojam tuvāko mēnešu laikā pārtulkot latviski. Ir Nīderlandē tāda programma skolniekiem Quantum Quest, jeb kvantu izaicinājums, kur skolnieki 5 nedēļu laikā var apgūt kvantu skaitļošanas pamats. Tad varbūt tik viens. Nu, principā, jā, tur ir kaut kāda matemātika, tas nav gluži nematemātisks ievads, bet tas ir, teiksim, ievads priekš skolnieku ar labām matemātikas zināšanām skolas līmenī. Nu, ja mēs kādreiz tādi katras skolā esam bijuši, tad mēs varam mēģināt, ja? Jā. Iespraust, pat tās profesors Anpainis ļoti jauki pateica, mēs pārtulkosim, tātad būs latviski tomēr, nebūs angliski. Tātad ir svarīgi saglabāt latviešu valodu. Jā, ir svarīgi saglabāt latviešu valodu. Nu, jā, man arī jāpiebilst, ka tā materiāla izstrādē viens no galvenajiem autoriem bija latvietis, kas strādā Amsterdamas universitātes docents Mārs Ozols. Tad mēs šos Māru Ozolu angliski taisītos materiālus beidzot pārtulkosim viņu dzimtajā valodā. Nu, bet es domāju, tādā vai citādā veidā, bet tas teikuma priekšmets ir brīnišķīgi, ka mums tiešām tāds materiāls latviski būs un tiešām domāts jauniešiem. Un, jā, mums ir cerība uz to nākamo paudzi, ka viņiem nebūs pašsaprotami jautājumi jāuzdod. Bet jūs pieminējāt to ChatGPT spēju halucinēt un izdomāt kaut ko, ko viņš īsti nezina vai nespēja atrast. Un ļoti bieži ir dzirdēts arī no cilvēkiem, droši vien, kas mazāk šajā nozarē ir tieši iesaistīti un mazāk orientējas, tās bažas par to, ka tās mākslīgās intelekts, tā mašīna mācīšanās, viņš nekļūs par tādu skaistu rīku mūsu rokās, kas paplašinās mūsu iespējas, bet pavisam otrādi, ka viņš mūs apspiedīs, tā sakot, aizvedīs sabiedrību par tādu vienkāršotu un primitivizētu ceļu, vai ne, kur, es atvainojos, katram tādam aprobežotam prātam viss ir skaidrs, un tagad tam cilvēkam gar lidojumam faktiski vairs nebūs tur īsti vietas, kur iespraukties. Vai jūs, saprotat šādas bažas? Vai jums šķiet, ka tās ir kaut kādā veidā vērā ņemamas? Man personiski tas ir ļoti saprotams, ka katra tehnoloģija var izmantot dažādiem mērķiem. Mēs to jau esam redzējuši ar sociāliem tīkliem, ka tas digitālo optimistu sapnis 21. gadsimta sākumā bija, tagad katrs var kļūt par žurnālistu un var caur internetu radīt savu saturu. Tā mūsdienu rezultāts ir, ak, Dievs, cik daudz blēņas var saražot diletantu un kā viņi izplatās tīmeklī. Īpaši blēņas, vai ne? Jā, un tad mēs arī, protams, skatāmies, kā jūtās tā mentāli un emocionāli, cik nemaz nelabi jūtās arī tie patērētāji. Beigās ne tikai tas, ka viņi ražo blēņas, bet arī tas patērētājs sāk justies neumulīgi. Bet tagad jūs mūs visus nolikāt problēmas priekšā. Mēs priecājamies par mākslīgo intelektu, bet, salīdzinājums ar sociālajiem tīkliem bija ļoti, ļoti vērā ņemams. Vai mums vienkārši ir jāievēl kalpi, jāizpūš un jārēķinās, ka tā būs, un nav par to jāuztraucās, jo no otras puses nekas labs nav bez savām sliktajām blaknēm. Filozofiski pieejam tai lietai? Es teiktu filozofiski. Cilvēcei ir jāpierod pie jaunas tehnoloģijas, jārada sabiedriskās struktūras, kas spēja šo tehnoloģiju tikt galā. Kaut kad eventuāli mēs kā cilvēks pie tā adaptēsimies. Tie varbūt būs 5 vai 10 vai 15 gadi. Varbūt nākamā paudze vienkārši. Mēs cietīsim, mūsu bērni jutīsies labi, varbūt tā. Es varētu papildināt, ka, redzēt, lai izmantotu to ChatGPT, lai izmantotu. Tev tomēr jābūt kaut kādām zināšanām un prasmēm, lai kritiski izvērtētu rezultātu.
vienkārši paļauties uz to, ka tev izdodas rezultāts, un pēc tam, šo rezultātu likt kaut kur priekšā, un tev jāizlasa un jāsaprot. Jūs domājat, nav tāda cilvēka, kas dara tā, kā jūs sakat, kā nevajag? Iespējams, kā ir, bet es domāju, kāds tam ir mērķis. Kā noteikti nebūs tā, ka tu līdz mums pārņems kaut kādas viltus ziņas un vēl kaut kas un tā tālāk un tā uz priekšu. Bet otra lieta, kas šobrīd ir novērojama pasaulē, kā beidzot ar šo tehnoloģiju attīstību arī dažādās valstis tiek domāts, kā regulēt šo sfēru. Un nesen šajā pavasarī parādījās šis Eiropas mākslīgā intelekta akts, kas būtībā ļoti skaidri šīs sistēmas visās gudrās klasificē vairākas grupas, nosakot arī risku, kā šīs sistēmas var ietekmēt sabiedrību, cilvēkus un tā tālāk. Un ir sistēmas, kuras nākotnē mēs varēsim lietot ļoti mierīgi, tas nekāda veida nenodarīs mums kaut ko pāri, nenesīs nekādu ļaunumu. Un ir sistēmas, kuras būs nopietni jāsertificē, jāpārbauda, pirms vispār tas parādīsies tirgu, tīpaši, ja tas ir saistīts ar kaut kādiem ļoti sensitīvām lietām saistībā ar visiem, ar sabiedrību. Ja. Līdz ar to arī šeit jau notiek kaut kāda virzība, tiek meklēti ceļi, kā šo tehnoloģiju, nevaru teikt, kā ierobežot, bet likt kaut kādas, tiešām, tomēr robežas. Padarīt muļķu drošas. Jā, muļķu drošas, jā. Un manuprāt, nākotnē, tomēr mums visiem jādomā, kādām nolūkam mēs gribam šo tehnoloģiju izmantot. Vai tiešām, lai pilnībā iznīcinātu cilvēci, vai tomēr, lai cilvēks varētu savus darbus padarīt efektīvāk. Un tā ir pavisam cita lieta. Un es domāju, ka tomēr visa pasaule pavirzīsies un sāk domāt par to otro jautājumu, kā darīt efektīvāk, bet lai cilvēki saglabātu savu identitāti, lai viņi tomēr būtu tie, kas apveltīti ar šo īsto intelektu un tā tālāk. Andris gribēja piebilst. Jā, es piebildīšu, ap 2000. gadu bija tāda populāra tēze, to IT vizionāru visu vidū, ka software eats everything, programmatūra visu apēd, programmatūra visu aizstāja. Un tas, kas mums ir noticis, ka būtībā, programmatūra un datori ir visu apēduši, un viņi tā skaitā ir apēduši viss pasaules konflikts, un pasaules konflikti pārceļas uz programmatūras, uz datoru pasauli, un tā kļūst par to vidi, kur viņi tiek izcīnīti. Un būtībā tas ir loģisks iznākums. Komentēt, es īsti nesapratu, konflikti pārcēs uz datu. Jūs domājat, tos cilvēciskos konfliktus, starppersonu konfliktus? Politiskos konfliktus, ka politiskie konflikti kļūst par cīņu par to, kas kontrolē sociālos tīklus, kas kontrolē digitālās saziņas vidas. Ja cilvēks sazinās caur šīm vidēm un pavada viņās būtisku laiku daudzumu, tad politiski konflikts sāk izpausties kā konflikti par šo vidu kontrolēšanu un viņu regulēšanu. Regulēšana tādā ziņā arī nav pilnīgs atrisinājums. Viņi kaut ko atrisina, bet tad viņi pārceļ konflikts jaunā līmenī. Būs daudz puses, kas gribēs regulēt tā, kā viņam izdevīgāk. To jau mēs redzam ar šiem mākslīgā intelekta radītājiem, ka viņi vienlaikus rada jaunas mākslīgā intelekta sistēmas, un viņi vienlaikus piedāvā idejas par to, kā regulēt mākslīgo intelektu. Un tur veidojas ļoti interesanti interešu konflikts. Bet, protams, jāpiekrīt. Varbūt pats pirmais, kur mēs to ļoti spoži ieraudzījām iepriekšējās vēlēšanas, Amerikas prezidenta vēlēšanas, vai ne? Tagad gadiem ritot, aizvien nepatīkamākas lietas mēs ieraugam. Vai jūs esat šai kontekstā optimiste vai pesimiste, jo Alla bija diezgan optimistiska. Andris teica, tik spoži nebūs. Es arī drīzāk esmu optimiste, bet tādas divas piezīmes. Pirmā varbūt tā kritiskā piezīme. Šiem te mākslīgā intelekta rīkiem jau tagad viņi nav vissvaroši. To mēs arī katrs esam pamanījuši. Un lai novērtētu šo viņu
labumu vai sliktumu, jau ir izveidot veselu rindu ar uzdevumiem, uz kuriem viņas pārbauda. Un pašreiz mēs arī sākam to darīt latviešu valodai, lai novērtētu, nu, cik tad latviešu valodai šie rīki strādā labi vai slikti. Tas vienkārši par to, ka viņi nav universāli. Un otra piezīme varbūt arī saistībā ar mākslīgo intelektu. Nesen mēs pabeidzām universitātē mākslīgā intelekta vadlīnijas. Un tas galvenais secinājums mūsu vidū, kas ir iekļauts šajās vadlīnijās, ir, ka mākslīgais intelekts jālī to atbildīgi. Tātad cilvēka atbildība ir, kā viņš izmanto, un cilvēkam ir jāuzņemās šī te faktu pārbauda. Ja viņš izmanto, tur uzģenerē man skaistru informāciju par kaut ko, tad tiem faktiem tā ir cilvēka atbildība. Un cilvēka autorība beigās, un viņš ir atbildīgs par saturu, ko viņš rada. Jā. Savā veidā jau ir arī jādomā, man jūsos klausoties par datu drošību, piemēram, tādam chatam GPT. Ja viņam piedāvā kādu ļoti viltīgu un skaistu vīrusu, vai ne? Viņš taču var tā globāli sadarīt milzīgas nepatikšanas. Cik lielā mērā mēs varam cerēt, ka tas pats mākslīgais intelekts netiks saslimdināts. Ja mēs varam uzlauzt tur kaut kādas vienas valsts, nezinu, tur vienas ministrijas datortīklu, varbūt mēs varam uzlauzt tur to mākoni, kurā darbojās tās vai citas liela industrijas mākslīgais intelekts. Šī problēma bija ļoti novērojama pirmajiem mākslīgā intelekta botiem, kas pašapmācījās. Piemēram, Microsoftam tāds bija un Googlam bija tātad bots, ar kuru var sarunāties, kurš atbild uz visādiem jautājumiem. Un tā skaitā cilvēks var dot viņam papildus zināšanas. Un vairums šo botu nācās izslēgt pāris dienu laikā, jo cilvēki vienkārši ļaunprātīgi viņus izmanto. Samācīgi kaut kāds ārprāts. Jā, tas ir viens lieta. Otra lieta, par ko ļoti daudz runā, ir par to, ka šie lielie mākslīgā intelekta risinājumi visi atrodas ārpus Eiropas Savienības. Kā mūsu dati, ko mēs jautājam, un kur viņi notiek, un kā viņi tālāk tiek izmantot, neviens nezin, tāpēc bankas kontas un jebkāda personīgā informācija tur noteikti nevajadzētu izmantot. Un arī, ja mēs runājam par šo Eiropas Savienības mākslīgā intelekta regulu, Eiropas Savienība patiesībā plāno veidot un jau strādā pie sava mākslīgā intelekta risinājuma, lai nebūtu šis nezināmā autora, nezināmais risinājums, par ko mēs nekāda atbildība nav. Tad mums būs tas savs chats GPT vai Copilot vai kā viņu sauks, vai ir zināms jau apmēram, kāds būs viņa vārds, ja tas bērns vēl nav iztīts? Nē, tas vēl ir ļoti tālu, manuprāt, vismaz cik es zinu. Varbūt kādam ir precīzāka informācija. Pašreiz tikai tiek veidoti konsorcija un pie tā tiek strādāt. Ir atsevišķām, kā jau es teicu, Ziemeļvalsts taisa savējos, Franči taisa savējos, bet ir doma tāda Eiropas līmeņa. Jā. Mēs sākam par to drošību tam lielajiem mākslīgā intelekta platformām. Es teiktu, ka tā arhitektūra ir tāda, ka viņi ir tomēr samērā aizsargāti pret uzbrukumiem, jo tā mākslīgi, jo atšķirībā no šiem pieminētajiem pirmajiem sarunu botiem, tad tas trenēšanas process un lietošanas process ir atsevišķs, un trenēšanas process ir šo te mākslīgā intelekta radītāju rūpīgi pāraudzīts. Tad, modelis ir uztrenēts, Tas, kā es ar viņu apējos, tam ir tikai ierobežot ietekmi uz pašu modeli, cik es saprotu. Tad mums ir jāpaļaujās uz modeļa īpašnieku godaprātu. Tā mēs varam ticēt. Būtībā jā, bet tas, ka process ir modeļa īpašnieku melnā kaste, tas padara uzbrukums grūtāks. Jā. Es, protams, piekrītu visām teiktēm, bet, manuprāt, visas šīs tehnoloģijas vēlreiz akcentē to nepieciešamību pilnībā mainīt šo te izglītību. Bet ne tikai augstāko, sakot jau ar bērnu dārzēm un skolu. Jo šobrīd, ko mēs darām, mēs iedodam bērnam kaut kādu tehnoloģiju, to vietālu vai kādu citu ierīci, un dari, un ko gribi, to tu vari darīt. Spēlējies. Bet mēs nekad viņam nepastāstām, kādi tur ir riski, kādi ir izaicinājumi, kādas ir problēmas, no kā ir jāuzmanās. Un būtībā, manuprāt, tehnoloģija attīstība vedīs arī pie tā, ka mainīsies šī izglītības sistēma, kad mums būs jāizglīto mūsu bērni par to, kā rīkoties ar šīm tehnoloģijām,
kā rīkoties tā, lai nenodarītu nevienam citam, jā, kaut kādu ļaunumu un kaut ko sliktu, jā. Un būs nepieciešams arvien vairāk attīstīt šo te kritisku domāšanu, gribam mēs vai negribam, nevis vienkārši mācīt, cik būs 2 + 2 = 4, bet attīstīt kritiski novērtēt, vai tiešām ir 4 un tā tālāk. Ja? Līdz ar to tehnoloģijas, manuprāt, iet kopā ar to izglītību un jāmainās kopā. Es jums pilnīgi piekrītu, bet klausoties, es domāju, es nezinu, kā mēs tā pagaidām pieaugušo pasauli pārvarēsim savu tādu liekulību vai atsacīšanos skatīties realitātei acīs, jo, lai bērnus mācītu, ir jābūt godīgam, ja tu gribi viņam norādīt uz riskiem, tad tie riski ir jānosauc vārdā, un tad man vienkārši bija ienāca prātā, vai ne, kā mēs skolās apējamies ar veselības mācību un jautājumiem, kas saistīti par tādu pamatlietu kā seksualitāti, tad ir viena daļa pieaugušo, kas saka, nerunājiet, par to mēs nerunāsim, tas ir bīstami. Tad es domāju, ka tāda datorizētā vide, digitālā vide slēp nesalīdzinām daudzāk briesmu nekā cilvēku seksualitāti, par kur mēs neesam gatavi runāt. Tas tā ir, jā, bet redzēt, es domāju, ka augsts šī pieredze arī cilvēkiem strādāt ar šiem tehnoloģiem un ne tikai izmantot Excel, Wordu un, nezinu, pārvaldes kaut kādus pakalpojumus, ja, kur tu tikai spiež pogas, bet arvien vairāk saskaroties ar šo ģeneratīvu mākslīgu intelektu, ar viltus ziņām, ar citām lietām, cilvēki taču sāks saprast, ka kaut kas jāmaina attieksme, jāsaprot, jādala sava pieredze. Ja? Tas ir process, protams, ja? Un arī par to seksualitāti, jo arvien vairāk skola tomēr par to jau runā, un arī bērnu dārzos tur ir kaut kādas tādas nodarbības, ja, kad viņi izzina šīs lietas. Līdz ar to tas pakāpeniski ies, bet jāsaprot, ka arī šis tehnoloģijas nav tā, ka mums tagad jau 500 gadi ir pagājuši, mēs tehnoloģijas izmantojam, nekas netiek darīts. Ja? Līdz ar to viss attīstās, un pakāpeniski arī tā izglītība sāks attīstīties uz priekšu. Jā, man jādomā arī par to, ka nav 500 gadu. Tas tik ārkārtīgi zibenīgi viss ir noticis kopš brīža, kad mēs lietojam to ripu telefonu, ja līdz brīdim, ka mums viss ir tādā mazā vienā kastītē uz galda. Mums ir palikušas pavisam nedaudz minūtes. Mēs tiešām es varu aicināt katru no jums vēl piebilst kaut ko šai skaistajai un ārkārtīgi plašai un intriģējušai tēmai. Noslēgumā. Es piebildīšu, ka bērni zina par mākslīgo intelektu brīžiem vairāk nekā mēs, un tas ir interesants izaicinājums. Un jūs nedomājat par to, kad jūs saprotat, ka bērni zina vairāk kā mēs, kā viņš to uzzināja, ja jūs, piemēram, esat bijis aizņemts darbā un nesat ar viņu par to runājis? Tas vienkārši tā notiek, un es nezinu, kā to apturēt. Jā, bet laikam varbūt mēs kaut kā skaisti mazā vecumā pašskolojam. Es teiksim, kā vecāks var savus bērnus par to izglītot, bet droši vien ne visi vecāki to var. Jā, un neuzdrošinās. Ja? Ja mēs runājam par šo pašu mākslīgo intelektu un izglītošanu, man liekas, ka ļoti labs bija tas sākums, kad jūs jautājāt, kā tad ir ar tiem humanitārajiem, vai viņiem vajag tās tehnoloģijas. Šis te piemērs, par ko mēs te lielāko daļu šodien diskutējām, jau arī parāda, ka ir tā vajadzība un tāpēc arī ir tā interese. Un lieta, ko es sākumā nepateicu, bet kas jāpiemina, arī mums ir šie tālmācības kursi, ko izstrādā Tehniskā universitāte un kas arī tajos mūsu moduļos ir iekļauts. Un vēl viena maza piezīmīte, ir labi, ka mūsu projekts ilgst vēl 2,5 gadus, jo tas jautājums, kā lai tie kursi neatpaliek no reālās dzīves, ir tiešām aktuāls, un šie 2,5 gadi mums ļauj visu laiku būt vienā vilnī ar tām tendencēm, kas notiek tehnoloģiju jomā. Labi, tad, ja tas jau ir noslēgums, tad es pateikšu tā, ka es aicinu visus attīstīt savas augsta līmeņa digitālas prasmes un izmantot tas iespējas, ko dod mūsu projekti. Tā ir projekta, ko es vadu, tad katru semestri mēs sludināsim jaunus kursus, ko var apgūt bezmaksās, ja, tātad lūdzu, sekojot šai informāciju, un es domāju, līdzīgi arī pārējos projektus. Ja. Tad kursu piedāvājums būs plašs, saistīts ar moderniem tehnoloģijām, līdz ar to ir visas iespējas iekļauties tajā digitālajā plūsmā.
Jā, liels paldies jums par šiem nobeigumu vārdiem un paldies jums katram par dalību šajā tiešām aizraujošajā sarunā. Un man jāteic, ka tas, par ko es pārliecinājos, un es domāju, ka viens, kas mūs dzirdēja, ka tiešām mēs jau dzīvojam laikā, kad šīs te augsta līmeņa digitālās prasmes, tas nav kaut kas, ar ko saskaras kaut kādi augsta līmeņa cilvēki ārpus mūsu ikdienas. Tie esam mēs, tie ir mūsu bērni, tie ir mūsu studenti. Tātad mēs kā sabiedrība, man liekas, jau normalizējam šīs prasmes un vajadzību dzīvot un prast apieties šeit augsta līmeņa digitālajā vidē. Paldies jums! Ļoti iespējams, mēs esam šīs digitālās nedēļas pēdējā diskusija, bet pilnīgi noteikti mūsu digitālā dzīve turpinās, un šādā digitālā nedēļā mēs tiksimies pilnīgi noteikti vēl arī jau pēc gada. Visu labu!